Katru gadu Rīgas valsts 2. ģimnāzijas skolēni piedalās dažādās olimpiādēs, sacensībās, konkursos un tam līdzīgos pasākumos. Mēs 11. klasi sagatavojām jums nelielu ieskatu par to, kāda ir mūsu skolēnu sasniegumi dažos priekšmetos un kā tas var palīdzēt viņiem turpmākajā dzīvē. Ko jūs zinat par mūsu skolas skolēnu sasniegumiem mācību olimpiādēs un kādi ir jūsu skolēnu sasniegumi tieši vēstures mācību olimpiādēs? Es zinu, ka katru gadu ir diezgan labi sasniegumi vismaz pilsētas līmenī. Valsts līmenī varbūt nav tik daudz sasniegumu, kā gribētos, tur vēl ir jāstrādā pietiekami daudz. Bet ir skolnieki, kuriem izdodas katru gadu vismaz kādā priekšmetā tikt arī valsts līmenī. Un par vēstures olimpiādu mums ir tā, ka šogad ir liels prieks, ka pamatskolā ir veseli 2 skolnieki tikuši, iegūši 3. vietu valsts līmenī, kas ir ļoti apsveicams rezultāts. Un tad pie tām olimpiādēm un šiem sasniegumiem jāpieskait laikam arī zinātniskie pētnieciskie darbi. Un tur tā ir joma, pie kuras es cenšos piestrādāt vairāk, un tas dod arī rezultātus. Katru gadu, jau kopš es šeit strādāju, ir vismaz 1-2 darbi tiek izvirzīti pilsētām un iegūst nodalbotas vietas. Un ir arī vērā ņemami sasniegumi valsts līmenī, 2 reizes ir 2. vieta iegūta valstī, un šogad arī ceram uz rezultātiem valstī, jo ir izvirzīti 3 darbi vēsturē un kultūras vēsturē. Ir pamats zināmām cerībām. Un kāds, jūsuprāt, ir skolēnu iegūms no mācību olimpiādēm? Kāda ir nozīme šādām olimpiādēm? Iegūms ir noteikti apliecināt savas spējas, zināšanas, pierādīt sev un pārējiem, ka tu esi labāks, zinošāks kādā konkrētajā jomā. Un, protams, arī šī dalība un sasnieguma olimpiādēs dod arī kaut kādu gandarījumu, uz visus diplomus un to, kas varbūt kaut kur arī vēlāk nodara tā jūties iekšā augstskolās, piemēram, tie paši zinātniskie pētnieciskie darbi sasniegumu valsts līmenī. Vēsturē viņi garantē 2 gadus iespējas studēt budžetā. Ko jūs esat dzirdējis par mūsu skolas skolēnu sasniegumiem un kādi ir bijuši jūsu skolēnu sasniegumi ķīmijas olimpiādēs un dažādos konkursos? Katru gadu kāds mūsu skolēns jau noteikti diezgan augstās vietās valstī. Tiek gan olimpiādēs, gan zinātnisko darbu lasījumos. Noteikti arī kāds ir pat ārpus valsts. Ja runājam par ķīmijas olimpiādēm, tad ķīmijas olimpiādēs masveidā mēs netiekam uz valsts, bet katru gadu kāds jau vienmēr tiek. Un šī mācību gadā mūsu skolēni vēl piedalījās labiem sasniegumiem Rīgas pilsētas zinātnisko darbu lasījumos un gaidām, ka nākošā nedēļā arī valstī sekmīgi aizstāvēsies un cīnīsies par augstām vietām mūsu skolēni. Sevi zinātniskie degļi. Un kāds kopumā ir jūsu viedoklis par olimpiādēm? Vai tās ir nepieciešamas, vai tās ir motivējošas skolēniem? Olimpiādēs jau piedalās tikai paši talantīgākie, kas ir jau pašā nolikumā uzsvērts, ka tie ir pasākums talantīgiem skolēniem, tas nav kuram katram. Un tur ir milzīgi papildus gatavošanās, jāiegūst milzīgs darbs. Jālasa pašiem grāmatas, ne tikai skolas mācību grāmatas, bet arī augstskolu ķīmijas grāmatas. Tie skolēni, kas startē valsts olimpiādēs, tie ir motivēti jau no pašiem pirmajiem mācību gadiem, viņam nav jāstāsta, tikai jāmācās. Viņiem motivācijas parasti netrūkst. Paldies par uzmanību! Vēlam mūsu skolēniem veiksmi arī turpmākajos konkursos, olimpiādēs un sacensībās. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm
Poppin' with the DR.